Saulkraste ir vieta, kur saules apmirdzēta jūra un zeme, kur jūrā kā zils lentes ievies Inčupe, Pēterupe, Ķīšupe un Āģe. Tā grāmatas Saulkrasti ievadvārdos raksta šodienas Saulkrastu novada domas priekšsēdētājs, un katram saulkrastietim par šo zemes stūrīti ir savi vārdi, tie mīļākie un siltākie. Ziniet, es Saulkrastos atnācu šeit 69. gadā uz Saulkrastu slimnīcā, sāku strādāt par ārsti. Un, ziniet, Saulkrasti man ir tik tuvi palikuši, ka es Rīgu vairs negribu. Pirmie vēstures dati par Saulkrastu teritoriju atrodami Indriķa hronikā. Vien toreiz vienota nosaukuma vēl nebija. Saulkrastu vārds vienai no saulēnākajām vietām Latvijā tika dots vien 20. gadsimta sākumā. Daļa sabiedrības toreiz esot iestājusies par vēsturisko nosaukumu Pēterupe, bet daļa vēlējušies ko jaunu. Kā vēsta leģenda, starp strītniekiem noslēgtas derības, kurš pirmais no rīta atnesīs savu nosaukumu, tam arī tiks dota iespēja dot vārdu. Kā stāsta grāmatas Saulkrastu autora, tas gan nesot bijis vienīgais strīds senajā lībiešu krastā. Un, Saulkrasti ir tāda gara desa, kas sastāv no maziem gabaliņiem, starp kuriem ir mūžīgs kašķis. Un tas laikam tādiem gariem apgabaliem varētu būt raksturīgi. Bet tagad pētot Saulkrastu vēsturi, interesanti ir tas, ka ir kaut kādi periodi, kad kāds no šīs te desas gabaliem uzpeld ar tādu jaunu spāru, izskan pa visu Latviju, varbūt vēl tālāk, un tad ir viņa noriets, tad uzpeld kaut kāds nākamais gabaliņš. Tas ir tā ļoti īpatnēji. Un jāsaka arī pati grāmata, kurā apkopot Saulkrastu vēsturi teju 5 gadsimtu garumā, meklējot ceļu pie saviem lasītājiem, pārdzīvojusi gan ekonomisko krīzi, gan arī nemazums domstarpību. Pirms 6 gadiem, apmēram 30. augustā, es savu darbu biju padarījusi. Tā kā visas tālākās peripētīs mazliet aizkavēja grāmatas izdošanu. Tā kā būtībā mēs visi esam ļoti priecīgi, ka beidzot viņi ir ieraudzījis dienas gaismu. Man jau tā liekas, ka tajā grāmatā katram un arī Saulkrastiem, katra tā nodaļa, katra ir svarīga. Vienam būs svarīga varbūt saistībā ar medicīnu, viena var būt senā vēsture, citam var būt kultūra, citam var būt kāds atsevišķs objekts vai kāda atsevišķa cilvēka dzīve. Līdz ar to šobrīd pateikt, kas ir Saulkrastiem tas svarīgākais noticis. Es domāju, ka tas viss kopā ir veidojis mūsu Saulkrastus, mūsu Saulkrastu dzīvi, un nevelti izlasot grāmatā, jūs arī to sapratīsiet, ka tas viss tā pakāpeniski ir gājis uz priekšu un līdz, var teikt, pēdējai atmodai. Gluži kā citviet Latvijā, arī saulkrastieši bija vienoti atmodas laikā, un zīmīgi, ka šīs grāmatas atvēršanas svētki notiek dienā, kad atzīmējām Baltijas ceļa 25. gadskārtu, lai iedvesmotos pavērt nākamo vēstures lapus un varbūt izveidot arī Saulkrastu novadpētniecības muzeju. Novadam tiek dāvāts arī daudz pieredzējis Latvijas karogs. Latvijas valsts fronts karogs pabīdis ir visur tajās pirmajos gados. Gan krastmalā, gan gājis ir uz Meža parku, jebkurā vietā. Un kādu neilgu laiku arī ir daļojis skolas ielas 5 nama. Un mums jau sen bija tāda vēlēšanās šo karogu atdot kā relikviju no tiem laikiem muzejām. Un tā kā Judita teica, ir tas laiks, tas brīdis, un tad es jums nodošu gan. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.